Ir, ja prezentācija redzama. Jā. Ingu. Mhm. Nu, lūk, tāpēc mums būtu jāabonē Microsoft Office. Microsoft Office, diemžēl vai par laimi, ir tā programmatūras pakete, ko lieto lielākā daļa iestāžu, ko lieto vispār lielākā daļa cilvēku, kas strādā ar dokumentiem. Jā, ir dažādas iespējas, protams, salāgot dokumentus, kas ir arī citās vidēs, ne Microsoft Office, mums ir Linuxam dažādas programmas, kur mēs varam apstrādāt tekstu, kur mēs varam strādāt ar tabulām. Bet ir tāda lieta, ka tad, kad mēs gribam strādāt ar vieniem un tiem pašiem dokumentiem, vai kaut vai tikai izlasīt, vai labot, vai papildināt, vai vēl kaut kā savādāk, bieži vien tie dokumenti, kas ir veidoti citās, nevis Microsoft vidēs, mums radās vai nu izkropļotā formā, dažreiz mēs viņus vispār nevaram atvērt, dažreiz mēs viņus nevaram rediģēt vai saglabāt sev piemērotā formātā vai izskatā. Līdz ar to īsti izvēles, ja mēs gribam tā labi tekoši bez aizķeršanās strādāt, īsti izvēles mums nav. Mums nākas strādāt ar Microsoft Office programmatūru. Labā un sliktā ziņa ir tāda, ka tagad Microsoft Office nav nopērkams par milzīgu naudu, kā tas bija, teiksim, tajos gados, kad es sāku tikko strādāt ar datoru. Tas bija kaut kādi 90. pašas beigas. Pirmie Microsoft Office programmu tās paketes bija drausmīgi dārgas, un tad viņas ilgu laiku nekļuva ne par matu tiesu lētākas. Es saprotu, ka ierakstam tas varbūt īsti neder, bet visi mēs to darījām, mēs strādājām ar kaut kādām nelegālajām programmām. Nu, vairs tādi triki netiek neētiski nekādā citā veidā atbalstīti, un ja jūsu datorā nedod Dievs kādreiz kāda pārbaudošā, uzraugošā iestāde atklāja nelegālu programmatūru, tad ir beigās nepatikšana. Lūk, tāpēc vajadzētu to tomēr darīt legāli. Tagad mēs Microsoft Office abonējam. Mēs vairs nevaram viņu tā nopirkt. Nopirku vienreiz un strādāju ar nemainīgu programmu visu laiku. Man šāda abonēšana nevisai patīk no tā viedokļa, ka līdz ko programmas izstrādātājs kaut ko pamaina programmā, un to viņi dara diezgan bieži, tad mums nāk visādi atjauninājumi. Tad mums dators, kas pastāvīgi ir pieslēgts pie interneta, velk šos atjauninājumus, un ik pa laikam viņš vēlas restartēties, un tad viņš strādā lēnāk. Arī šobrīd pēc tā, kā šauts mana mazā datoriņa procesors, es jūtu, ka kaut kas jau tiek kaut kur jau vilkts, un tūlīt jau parādīsies kaut kāds updates, un tūlīt man jau būs kaut kas jādara atkal, un kaut kas atkal būs izmainījies. Tas ir mīnus. Mīnus ir arī tāds, ka tev nekad nav miera, ka tu vienreiz esi uzinstalējis un gatavs un cauri, un visu atlikušo dzīvi tu strādāsi ar to. Nu, tad tagad katru gadu šis abonements ir jāatjauno, katru gadu ir jāmaksā pa jaunu, ja tu gribi turpināt strādāt, nu, neko darīt. Plus ir tāds, ka šīs te summas abonēšanas ir, nu, par cik laika tādā grafikā lietotājs šo maksājumu, ko viņš citādi maksātu vienā maksājumā, tad viņš pa 10 gadiem izstiep šo summu, tad tā summa nav tik liela, nav tik sāpīga. Un ja mēs strādājam ar dokumentiem un mēs visi to darām, nu tad mēs varam tomēr atļauties abonēt šo Microsoft Office. Tagad Microsoft Office piedāvā arī mākoņu pakalpojumus. 1 terabaitu mēs iegūstam uz diska, ko mēs varam
ko mēs varam lietot un piepildīt ar saviem dokumentiem. Viņi tur mākonī paliks, nekur viņi nepazudīs, mēs viņus nevaram pazaudēt. Kamēr vien mākonis pats nepazūd kaut kur, un tas tā grūti iztēloties, kā tas varētu notikt. Ja mēs izvēlamies kaut kādu citu plānu, piemēram, ģimenes plānu abonēšanai, tad mums pat ir vairāk šīs te vietas, kur mēs varam glabāt savus dokumentus, un par plāniem būs vēl citā slaidā. Un to programmatūras tā pakete, ko mums piedāvā abonējot Microsoft Office, tur ir diezgan daudz. Tur pirmkārt ir Words, pēdējā versija, kāda vien ir, ja, un viņa tiek atjaunināta visu laiku. Tad tur ir Excelis, tas pats notiek, ja viņa tiek atjaunināta PowerPoint, kur mēs taisam savas prezentācijas, un paliek ar katru gadu ar lielāku rīku klāstu. Tad mums ir arī Outlook, kas ir Microsoft e-pasta rīks. Nezinu, cik no jums viņu lieto. Es nelietoju Outlook, un man viņš nepatīk kopš seniem laikiem. Varbūt tagad ir kaut kas mainījies, bet es viņu nelietoju, man ir Gmail, kas ir Googles šis e-pasts jums noteikti arī ir vai nu Gmails vai Inbox, kas ir latviešu. Viss ir kārtībā. Tātad, jā, tas, ka jums ir Microsoft Office, vislielākais iegūms ir šis te, ka ja jums ir jāsadarbojas ar citiem cilvēkiem vai jāsaglabā formatējumi, tad Microsoft Office būtu ieteicams iegādāties. Kā mēs viņu abonējam? Mēs ieejam oficiālajā Microsoft mājaslapā. Lūk. Un mums piedāvā, mēs varam lietošanai mājās iegādāties, varam lietošanai darbā iegādāties šo te Microsoft visu programmatūru. Tā. Var izvēlēties apmaksu katru mēnesi, tad jums būs šī te mēneša abonēšanas maksa, bet gada griezumā tas būs vairāk nekā apmaksājot reizi gadā. Pilnīgi noteikti. Jūs varat izmēģināt kaut kādu laiciņu bez maksas šo te Microsoft 365. Bet, tie, kas ir jau strādājuši ar Microsoft programmām, es domāju, ko tur vairs izmēģināt, viss jau apmēram ir skaidrs, ja jums tas ir vajadzīgs, tad tas ir vajadzīgs, un viss, un cauri to mēs zinām, tad mēs vienkārši izvēlamies savu to tarifu plānu. Šogad es izvēlējos šo te, kas arī ir atzīmēts labākā vērtība 2-6 personām. Tātad tas ir viens maksājums uz šīm te 6 personām 99 eiro gadā. Manuprāt, ja sadala uz 6 cilvēkiem, nekas tāds tur nav, ka mēs nevarētu atļauties. Protams, ja jums ir tiešām, ja jūs to abonējat savai ģimenei un ģimenei jums ir viens dators, ar ko jūs visi strādājat, tad droši vien jums nav vajadzīgs šis te ģimenes tā paka. Bet mums ir tā, ka mēs esam 5 kolēģi, un tad mēs esam noabonējuši šo te ģimenes paku, un visiem mums ir Microsoft Office, un brīnišķīgi, ja, to mēs varam uzskatīt, ka mums ir ģimene, kolēģi, kas strādā ar šo Microsoft paku, ar šo ģimenes paku. Iepriekš bija vairāk par tieši dokumentu apstrādes programmām, bet ir arī tādas citas foršas lietas, ko piedāvā šajā te Microsoft paciņā. Ir tāds Clipchart, laikam viņš saucās, vai kaut kā tam līdzīgi. Tā ir tāda maza programmiņa, ko nopērkot Microsoft Office, jūs tiekat klāt online video rediģēšanai. Tā ka jums kādreiz vajag kaut kur apgriezt vai tiešām pielikt skaņu vai noņemt skaņu vai kaut kādu vienkāršu elementāru lietu izdarīt ar video failiem, jūs to varat darīt. Ja jums ir abonēts Microsoft Office, jums nav vajadzīga vēl kaut kāda atsevišķa programma. Microsoft Office tāpat ietilpst arī
šie te tiešsaistes pļāpāšanas viens no rīkiem Microsoft Teams, ko izmanto daudzas valsts iestādes. Nu, man, protams, patīk labāk Zooms, jo pie tā ir vairāk pierasts tieši Covida laikā, bet tas ir tiešām pieraduma jautājums. Microsoft Teams arī darbojas tāpat. Mēs varam dalīties ar ekrānu, mēs varam kopīgi strādāt, un viss ir normāli, viss iet. Tā kā arī to piedāvā Microsoft Office. Tātad, cik tad maksā? Šis te family, ģimenes paka mums maksā 99 gadā, vai 10 mēnesī. Ja? Līdz ar to, ja mēs abonējam, ja mēs esam izvēlējušies maksāt reizi mēnesī, tad gadā mēs samaksājam tomēr 120 eiro, nevis 100 eiro. Ir viena lieta, ka studenti var iegādāties, viņš nopērk to vienu reizi, un tad viņš lieto, kamēr viņam apnīks. Jā, tad ir tā cena 150 eiro. Un ir vēl opcija man tikai tā kā priekš sevis iegādāties, vai ja jums ģimene lieto visi vienu datoru, strādā ar vienu datoru, un tad arī var izvēlēties šo te personālu, jā, tad ir 70 eiro gadā. Tomēr mazliet mazāk ir nekā tie 99, kas ir ģimenes pakā. Var šo Microsoft Office lietot arī uz Apple datoriem, telefonos var lietot, planšetēs. Viss glīti mums strādā, viss ir salāgojams. Un vēl kāpēc mēs izvēlējāmies kolēģi šo te ģimenes paku, tas, ka tad ir šie 6 terabaiti, tad mums uz katru ir tas 1 terabaits, kur mēs varam glabāt savus dokumentus, ja mums tāds ir vajadzīgs. Lūk, kamēr jūs dzērāt kafiju, vai jums radās kāds jautājums, vai varbūt tagad radās kāds jautājums, kamēr mēs pāriesim pie digitālās vizualizācijas? Droši celiet roku, vai pat neceliet roku, vienkārši ieslēdziet mikrofonu un droši jautājiet. Vai padalieties varbūt ar savu pieredzi, kā jums ir gājis ar online rīkiem vai ar Microsoft Office. Viss ir bijis kārtībā? Pie online rīkiem es izmantoju tādu rīku, kas ir I Love PDF. Viņš arī ir ļoti ērts, kad vajag no bildītes uztaisīt PDF vai otrādi, vai vajag sadalīt, piemēram, vienu lielu PDF blāķi mazākos kaut kādos dokumentos. Tā kā, jā, ļoti labs maksas rīks. Paši, varbūt tu vari iemest to čatiņā. Jā. Iemet čatiņā, varbūt kādam. Jā, ar tiem PDF-iem ir smagi, jo PDFs ir Adobes produkts, viņu atbalsta visi un visādos veidos, bet, jā, šito es arī esmu lietojis, jā. Bet Adobes produkti, Adobes visa programmatūra, tā gan ir dosmīgi dārga, jo Adobe ir grafiskā dizaina kā monstri. Un viņiem patīk viņiem patīk, ka viss ir dārgs. Ja, tā kā, teiksim, ir jau mums tās pašās programmas Adobes Acrobat, kur tu vari ar PDF failiem darīt vienkārši brīnumu lietas, bet, tas ir padārgi, jā. Ja mums ir jāstrādā tikai tā, ka mēs konvertējam un apvienojam vienā dokumentā, tad mums tas īsti nav vajadzīgs. Tā, labi. Tagad es paprasīšu Ingrai, mēģināšu nošārēt, vai ir nošārējies, kas ir digitālā vizualizācija. Jā. Ir nošārējies, jā? Šo te peršiņu, sauksim viņu par peršiņu, es gatavoju priekš Cēlies savu kopienu mācībām, un tāpēc te ir daudz visādu lietu,
kas varētu būt svarīgas tieši priekš sociālajiem tīkliem, vai priekš afišu sagatavošanas, vai priekš jebkādas citas vizuālās informācijas, ko mēs rādam cilvēkiem ārpus savas organizācijas. Digitālā vizualizācija ir kaut kas vairāk nekā viena afiša. Tas ir pilnīgi tas viss darbību kopums, ko mēs darām, viss, ko cilvēki ar acīm saskata, tā skaitā arī to, kā mūsu e-pasts ir noformēts. Vai viņš tur ir viss vienā fontā, vai tur 30 fonti kaut kur kaut kas kopēts un pēc tam nav smuki salikts. Pilnīgi viss arī tas, kā mēs saformatējam savu Word dokumentu, tad, kad viņš jau ir mums gatavs un, teiksim, elektroniski parakstāms vai kādā veidā nosūtāms. Ja? Tas, vai tur ir ar atstarpēm viss kārtībā, vai tur ir kaut kāda sistēma tajā dokumentā, vai viņš ir strukturēts, vai galvenais ir uzsvērts kaut kādā veidā, vai atkal savukārt uzsvērumu nav pārāk daudz, vai malas ir nolīdzinātas, vai mēs esam pacentušies tā saformatēt dokumentu, lai, piemēram, līgumos tas ir. Es nezinu, kas tas tāds ir, bet vienmēr līgumos rekvizītu zona paliek 3. vai 4. lapuses augšā viena pati. Pareizi tā taču ir, vai ne? Mēs varam rakstīt kādu līgumu vai PN aktu gribam, vienmēr mums tieksies šis dokuments uz to, ka rekvizīti paliek vieni paši pēdējās lapas augšā. Nu, ja mēs cenšamies, mēs jau varam kaut kā mēģināt sabīdīt vai nu šo rekvizītu zonu tomēr tās iepriekšējās lapuses beigās, vai nu tad arī izratināt, sastrukturēt to iepriekšējo tekstu tā, lai pēdējā lapusē tomēr būtu kāds vēl no līguma punktiem, un tad ir tikai tā rekvizīta zona, jo tā diezgan smieklīgi izskatās, ka atsevišķā lapā ir tikai un vienīgi rekvizīta zona. Nu jā, un kas tad mums ir, kas pieder vispār pie digitālās vizualizācijas? Pilnīgi viss. Veidlapas, kādus fontus mēs lietojam, kādas krāsas mēs lietojam, mūsu logotipi, tas, kā mēs vispār rakstam, visu, ko redz citi cilvēki, no tā, ko mēs esam sataisījuši, viss ir digitālā vizualizācija. Ir daudz digitālās vizualizācijas atpazīstamības marķieru. Tās ir tādas lietas, kas mums pasaka, mums pat nav jālasa teksts vai jāiedziļinās, kas tas tur ir. Mums ir skaidrs, ka šis te dokuments vai šī te afiša runā par to ir sagatavojis tas, ja, autors ir šī organizācija un ne cita. Ir tādi vieglāk uztverami un arī viegli izpildāmi, un ir grūtāk uztverami un grūtāk izpildāmi. Vieglāk uztverami ir tas, kādas krāsas mēs lietojam. Ja mūsu organizācija visu laiku pieturās pie kaut kāda vienota krāsu koda, piemēram, Latvijas lauku fórumam ir šādas te krāsas. Tādas pastelīgi, tādi viegli toņi, gaiši oranžs, gaiši zaļš, kaut kas pelēcīgs, tas pats viņiem ir arī logotipā šīs te krāsas, ja. Viņi visur lieto visos savos arī oficiālajos dokumentos, ne tikai tajos, ko sūta pa e-pastu, vienu un to pašu šriftu, ja, tas nav Times New Roman mūsu iecienītais, tas ir savādāks. Tu burtiski paskaties uz to dokumentu, pat ja tur nav organizācijas logo. Tu paskaties pēc tā, kā viņš ir saformatēts, tu redzi, šis dokuments ir no Latvijas lauku fóruma atnācis. Pilnīgi uzreiz, ja. Ja tur ir logo, pavisam vispār nekādu šaubu. Logo, ģerboņi, mums Sēlijā ir daudzām jau kopienām zīmes vai kādas citas zīmes, tie arī ir viegli atpazīstami, viegli uztverami un diezgan viegli izpildāmi atpazīstamības marķieri, ko mēs varam lietot savās visās digitālajās lietās, gan afišās, gan citur, gan vēstulēs. Tas jau ir gatavs, mēs viņu tur ieliekam, jebkurā gadījumā viņš parāda,
kas šo dokumentu ir sagatavojis, kam šis dokuments pieder. Ir grūtāk izpildāmi un tādi sarežģītāki atpazīstamības marķieri, bet viņi ir, teiksim, ilgtermiņā iedarbīgāki. Mums kā cilvēkiem, kas strādā ar afišu, teiksim, sagatavošanu vai kā varētu teikt, stila kaut kādu izstrādi pasākumam vai organizācijai vai kam citam, tas ir grūtāk izpildāms. Toties šīs ir tās lietas, kas rada to vajadzīgo efektu, kādu mēs vēlamies pateikt, kādi mēs esam, vai kāds būs pasākums, vai par ko vispār ir runa. Piemēram, ja tas ir Facebook posts, kāda tad būs tā noskaņa, kuru mēs gribam radīt cilvēkos. Jā, teksta saturs ir viens, bet tā bilde, ko mēs pievienojam, tā izdara gandrīz vai vairāk par pusi no tā darba, ko mēs esam gribējuši pateikt. Tāpēc, tas tā ļoti labi mēs varam, teikšu to vārdu, manipulēt ar sabiedrības uzmanību un ar sabiedrības noskaņojumu ar šiem te atpazīstamības marķieriem. Tas var būt vienots stils pasākumu ciklā un kaut kādai konkrētai vietai, geogrāfiskai, kaut kādai tēmai, bet tas būs vienots stils, nevis viens un tas pats. Ja viens un tas pats, tas mums tad ir logo vai formatējums vai fonti, kaut kādas detaļas, ir vienas un tās pašas, bet tas kopējais, tā noskaņa, tas ir tas atpazīstamības marķieris, kas veido to atmosfēru. Tas var būt arī formāts. Teiksim, pats tas grafiskā faila lielums, jeb proporcijas. Ja mums ir dažādi grafisko failu proporciju tie stili, veidi, 3:4 proporcijas, 6:9, prezentācijām jaunajām ir 6:9, tas nozīmē, ka 6 vienības mums ir vertikāli pret 9 vienībām, kas ir horizontāli. Ja tas būtu metros, tad tie 3x4 metri, vai otrādi. Arī formāts var veidot šo te vienoto stilu. Krāsu palete, kompozīcija un kaut kādi mazie sīkie grafiskie elementi. Lūk, es jums parādīšu vienu piemēru, kas arī ir, mēs runājām šodien par Canvu. Šīs divas afišas ir taisītas Canvā. Abas afišas ir vienā un tajā pašā vietā, Čeronkas baznīcā. Abi tie ir koncerti. Šie koncerti ir ar atšķirīgu programmu. Šie koncerti ir atšķirīgā laikā. Viens ir septembrī, jau tad, kad ir vēsāk, viens ir augustā, kamēr vēl ir pavisam silts. Viens ir vakarā, viens ir pa dienu. Lūk, tie atpazīstamības marķieri, ko es jums tā uzreiz varu ielikt, tas ir tas, ka tās caurspīdīgās vieglās krāsas nav nekur tāda, piesātināta stipra toņa, viss ir tāds viegliņš caurspīdīgs. Šis te baznīcas siluets, ko es izmantoju pilnīgi visās, kopš es taisu priekš Čeronkas baznīcas koncertiem vai pasākumiem, afišas, es izmantoju vienmēr šo te baznīcas siluetu, ko es pati esmu uzzīmējis, ka viņš tāds ir, nozīmējis no dabas. Šis te tas pats fonts. Tad vēl viens marķieris ir šīs te zari, koku lapas baltās, viņas ir mazliet šeit, viņas ir mazliet šeit. Tā ka diezgan daudz ir tā kopīgā un katra afiša, katrs cilvēks, kas ierauga jaunu afišu par notikumu Čeronkas baznīcā, viņš, ja ir bijis uz šiem pasākumiem, ja ir redzējis iepriekšējās afišas, viņam uzreiz ir skaidrs,
Šitās tas ir červonka. Tad ir vēl viena tāda forša fiška, kā mēs varam darīt savās Facebook grupās vai Facebook lapās. Ja mums ir kaut kāds projekts, kas tiek īstenots, piemēram, gadu, 2 gadus, mēdz būt arī 3 gadus, un šī Facebook lapa vai Facebook grupa pamatā stāsta par šo mūsu projektu. Mēs varam veidot šo grupas galvu, jeb augšiņu, tādu, lai mēs viņu varam mazliet modificēt, bet tas pamats paliek tas pats. Tas stils paliek vienots. Mums bija skaists projekts Empātija, kas saucās, ja? Tad te ir izmantots ļoti vienkārši, ārkārtīgi vienkārši teksts, nepieciešamie logo, kas ir programmas prasība. Un te ir cilvēka acu zīlīte, ja? Mazliet ir atstāts tas tāds tā kā, jauna mēnesis gabaliņš, un tad mainoties vai laikam, gada laikam, vai uz kādiem svētkiem, vai uz kādiem svarīgiem notikumiem, tad es vienkārši nomainu to, kas šajā acu zīlītē it kā atspoguļojas. Mums bija svarīgs notikums, pirmais sēlies sudrabs, pirmais apbalvojums, ja 1. gads. Šeit ir tā galvenā balva, sudraba vilciņš saktā. Tad uz to laiku es ielieku šādu sudraba vilciņu. Tad, kad sākās karš Ukrainā, protams, šeit ir Ukrainas karoks. Uz Jāņiem tās ir papardes. Uz 1. septembri tie ir niķelīši, ja mazās mūsu Mārtiņa rozes, kā apsveikums skolniekiem, skolotājiem ar jaunu mācību gadu sākumu. Un tā jūs mazliet varat mainīt, bet tas kopīgais paliek tas pats. Projekta pasākumiem arī var veidot vienotu stilu, ja tīpaši, ja tas projekts ir tāds, kur mums ir, kur tā kā saturiski pieķerties. Šis bija projekts Derība ar savu zemi, kur mēs strādājām ar austrumu puses kopienām, Sēlijas pusē. Tieši jums droši vien tas varētu būt interesanti, jo jūs esat vairāk tomēr partnerības kaimiņi cilvēki. Tā ir jūsu teritorija. Un šeit bija runa tieši par kopienu integrāciju latviešu vidē, par tādu kopienu integrāciju, kur ir daudz slāvu tautības cilvēku, varbūt pat tādu, kas īsti latviski nerunā, kam ir cita kultūra, kam ir citi paradumi. Un man likās ļoti tā, saistoši izvēlēties šī projekta pasākumu tajā vizuālajā identitātē, vizualizācijā kopējā, iekļaut tieši vecās Latvijas laiku šīs te afišas, kad bija apceļot dzimto zemi. Ja, tie skaistie posteri, vecie vintageīgie dažādi. Un tad, kad mums bija šie kopienu semināri, lūk, Saliena, Pašuliene, Kaplava, Eglaine, visi noteikti ziniet, kur tas atrodas, tad katram šim te semināram tika izvēlēts viens no tiem vecajiem posteriem, un tad arī attiecīgi pārējais, tur tas krāsu salikums ir atbilstošs tādām krāsām, kā ir uz tā postera. Un tad mums bija šajā projektā 2 lieli pasākumi. Viens bija meteņi Vecalienā, Červonkā, un otrs bija novembra derība Kaldubruņā. Tieši šajā projektā, tieši ar šiem te slāvisko kopienu cilvēkiem. Novembris skaidrs, tur ir Lāčplēsis, Lāčplēši un mūsu neatkarība, tāpēc te ir izvēlēts tieši šāds veco laiku posteris, Latvijas laiku posteris, bet šis, kas bija meteņos,
Šie ir griezti no prezidenta Pilstautu draudzības zāles, kas ir mākslinieka Cīruļa gleznojums griestos. Es domāju, tautu draudzība un šis te tautu sadraudzība, tautu saliedētība un šis te projekts iet tīri labi kopā. Tāpēc tam pasākumam tā tika izvēlēts, jo tur mēs ņēmām gan slāvu meteņu tradīcijas, gan mūsējās, un tā mēģinājām salāgoties. Lūk, manuprāt, arī paskatoties šeit, ir skaidrs, ka visi šie posteri, visas šīs afišas runā par vienu un to pašu projektu. Ko tad stāsta mūsu digitālās vizualizācijas materiāli? Viena lieta ir uztaisīt afišu, kas ir afiša, uz pasākumu uzlikt puķīti, zaķīti vai kaķīti vai vēl kaut ko un nosaukumu. Jā, arī tas der. Kāpēc ne? Bet digitālā vizualizācija runā par to, cik mēs paši esam iedziļinājušies tajā, ko mēs darām. Cik mēs paši esam domājuši par to atlikumu, kas no šī projekta paliks cilvēku galvās. Cik dziļi mēs gribam šo savu ideju nest, ko mēs gribam pateikt papildus tam, kas mums ir rakstīts dokumentos. Cik labi mēs esam izpētījuši paši to tēmu, par kuru mēs runājam. Cik dziļi mēs cienām tos cilvēkus, kas skatīsies šīs te afišas vai kas lasīs mūsu mazos Facebook rakstiņus. Ja mums tur ir pilns ar kļūdām un mēs neesam pārlasījuši un nemaz necenšamies izlabot, ja mums tur ir pilns ar kaut kādām pilnīgi nesaderīgām krāsām un nezinu ko, tas nozīmē, ka mēs neesam īsti domājuši par tiem cilvēkiem, kas skatīsies tos mūsu materiālus. Ja mēs neesam sastrukturējuši tekstu, jebkurā dokumentā, ja mēs neesam viņu smuki izlīdzinājuši, tas nozīmē, ka mēs neesam domājuši par to, cik labi šis cilvēks jutīsies lasot vai redzot šo dokumentu, cik viņš uztvers. Jo, ziniet, pēdējā laikā mums visiem ir tik drausmīgi daudz jālasa. Blāķiem. Un, diemžēl, tā nav daļliteratūra vai zinātniskā literatūra, tās nav grāmatas. Tie visi ir dokumenti, ko mēs lasām vienkārši kaudzēm. Un mēs jau esam iemācījušies lasīt pa gabaliem, mēs vairs nelasām vārdus. Un tad, ja mums atnāk kaut kāds teksta gabals, kur nav izcelts galvenais un nav viņš pareizi smuki saformatēts, mēs tur vienkārši viņu nelasīsim, jo tas priekš mums jau ir pa traku. Mēs nevaram sevi pārvērst kaut kādās lasām mašīnās un vienkārši milzīgu blāķi teksta, lasīt katru vārdu un vēl meklēt, kas tad tur ir ar to gribēts pateikt, vai tas vispār mums ir svarīgi. Lūk, tas arī rāda, ja runājam tieši par grafiskiem failiem, par afišām un tādām lietām, ko no mums varēs sagaidīt šajā pasākumā. Vai tas būs jautrs pasākums, vai tas būs apcerīgs pasākums, vai tas būs, teiksim, tāds politiskais pasākums. Jā, viens ir, ka mēs ierakstam tekstā politikas virtuve ar gudrākajiem Latvijas politiķiem. Bet, ja mēs to pastiprinam ar šo grafisko noformējumu, tad šis te grafiskais fails, mūsu afiša sasniegs daudz labāku rezultātu. Lūk, tā. Kas mums vēl te ir? Jā, tātad digitālās vizualizācijas rīkus jau iepriekšējā lekcijā mazliet paskatījāmies, pilns ar tādiem. Noteikti, ka pēdējā mēneša laikā, 2 mēnešu laikā ir vēl radies klāt liels skaits. Lietojiet. Par tekstu jau arī runājām, jau paspējām
izrunāt, jā, ka teksts arī ir digitālās vizualizācijas rīks. Jā, ir viena lieta, kas ir ļoti grūta priekš tiem, kas taisa afišas, posterus un sludinājumus, kam ir jābūt grafiski. Ļoti daudzi fonti nav latviskoti. Un es vēl aizvien, diemžēl, redzu, ka ļoti daudzi cilvēki ar to grēko. Viņš ir izvēlējies kaut kādu vienu fontu tam savai afišiņai. Un tad viņam viss teksts pārējais ir tajā skaistajā izvēlētajā fontā, bet tas A un Š un U ir kaut kādā pilnīgi citā fontā, un tad tas skats ir, teiksim tā, nevīžīgs. Ja? Un liecina par to, ka cilvēks nemāk strādāt ar grafiskajām programmām. Tāpēc, ja jūs saskarieties ar tādu lietu, kā tajā pašā Canvā, tur ļoti daudzi fonti neatbalsta latviešu valodu. Ja jums tas fonts ļoti, 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 ļoti patīk, ka jūs viņu gribat obligāti izmantot ar visu to, ka tur tās latviešu valodas nav, uzrakstiet savu tekstu bez garumzīmēm, bez visiem eš un č, uzrakstiet viņu, salieciet, kur viņam jābūt, tad paņemiet, uzrakstiet atsevišķi, teiksim, svītriņu tajā pašā fontā un salieciet šo te svītriņu tur, kur jums jābūt ir garumzīmēm. Uzrakstiet atsevišķi komatiņu, salieciet šo komatiņu tur, kur jābūt ir ķi. Tā var iziet no situācijas. Protams, ka tik skaisti kā gatavos fontos tas neizskatās. Bet mazliet viņa piešauja roku, mazliet viņa patrenējās, var sataisīt. Es tā daru. Es tā daru ne tikai Canvā, bet arī citur. Ja man ļoti patīk kāds fonts, ka es vienkārši nevaru no viņa atteikties. Es ķeksēju tos ķekšus un moku acis un daru tā, ok. Ja jūs negribat mocīt acis un ķeksēt atsevišķi, izvēlieties kaut kādu no parastajiem fontiem, kur ir šī latviešu valoda labāk, vienkāršāks, parastāks fonts ar latviešu valodu nekā skaists fonts, kur pa vidu ir atskrējis U un A garais no kaut kurienes, velns viņu zina kurienes. Jā, nē, tā nedariet, paskatieties, kas tur notiek. Fontam jāsaskana pasākuma saturu. Ja tas ir bērnu pasākums, mēs izmantosim citus fontus. Ja tas ir oficiāls politisks pasākums, izmantosim citus fontus. Ir, protams, dažādi gadījumi, kad ļoti augsta draudzes profesionāļi var salikt it kā nesaderīgu fontu, kas neatbilst tā uz pirmo uzmetienu pasākumu saturam. Bet tad tur ir jābūt baigajam profesionālim, un tad tur ir jābūt apakšā vēl kaut kādai dziļākai domai. Taisot afišas, visgrūtāk ir ievietot tekstu. Vienmēr šķiet, ka tas skaistums ir grūtākais nekā nebija. Visgrūtāk ir ar tekstu. Teksts afišā tomēr ir prioritārais, ja tādā gadījumā, jo mums tās informācijas arī grafiskās ir tik daudz, ka vienkārši skaistas bildītes mēs pārskrolējam, ja mums neaizķers sākotnēji teksts, nebūs nekā. Tātad tas ir prioritārais, tas ir visgrūtākais. Cilvēki neprot lasīt, mums ar to ir jāsamierinās, lai cik lieliem burtiem mēs uzliksim notikuma vietu un laiku, kāds noteikti nepamanīs cikos. Par to principā neko nevar darīt. Es gandrīz zem katras afišas esmu redzējis ne tikai savas, gandrīz zem katras citu veidotas afišas, cikos notiks. Pašā augšā milzīgiem sarkaniem burtiem ir rakstīts cikos, cipariem. Nepamana. Nevajag apvainoties, ja kāds pārprasa, pašai gadās arī nepamana. Lūk, vēl gatavojot grafiskos darbus,
Protams, ka, ja mēs strādājam nevis par datorgrafiķi, mums ir jānosaka, cik tas darbs ir svarīgs, cik mēs tam varam veltīt laika. Ja tas ir tāds ātrais, fiksējs uzsaukums, nesēdēsim mēs 2 dienas pie tās afišas, nemocīsim sevi priekš kam. Ja tas ir uz vienu dienu, cuk pārgāja, viss aizmirsām ātri. Galvenais ir salasāms teksts, kaut kāda, lai viss būtu plus mīnus, bet nesēžam tur dienām nemokamies. Ja tas ir tiešām svarīgs pasākums, tad mēs sēdēsim un mocīsimies. Sēdēsim 2 dienas, sēdēsim 3, sūtīsim, skaņosim, pārbaudīsim, tad tas ir to vērts. Tad ir vērts tiešām to ilgstoši darīt. Šeit ir tieši slaids tieši par to, kā lietot šos te grafiskās programmas. Man ir arī video par to, kā uztaisīt elementāru afišu kanvā, bet nemocīšu jūs, tas arī nē. Vēl dažas lietiņas ļoti īsas ar šiem online digitālās vizualizācijas rīkiem. Jā, viņos ir ļoti daudz šo te gatavo veidņu. Jau gatavu vienkārši ierakst savu tekstu. Var darīt, bet tas nav forši, tomēr mazliet pielāgojiet, pamainiet krāsas, kaut ko padzēsiet, kaut ko pielieciet vietā, labāk padzēsiet nekā pielieciet lieku. Nelaidiet tautā tikko uztaisītu afišu, atpūtiniet acis, jo tad, kad mēs strādājam ilgi ar grafiskiem failiem, acis tā nogurst, ka mēs neredzam vairs neko. Mēs neredzam kļūdas elementāros vārdos, ko tik mēs tur neesam sarakstījuši. Vajag atpūtināt acis pāris stundas, atvērt, paskatīties vēlreiz, vēlams izlasīt tekstu no otra gala. Jo no otra gala lasot, mēs, ne jau no otra gala pa burtiem, bet no otra gala pa vārdiem. No otra gala lasot, mēs pamanīsim, vai mums ir pareizi uzrakstīts vārds vai nav. Ja mēs lasam tā, tad mēs nepamanām. Tātad, jā, nelietojam nelatviskotus fontus, nelietojam pasākumu formātam neatbilstošas, bet ļoti it kā mums patīk tās veidnes vai tie fonti, kas tur tiek piedāvāti, baigi smuki, bet, nē, ja nesadara ar pasākumu formātu vai pasākumu saturu, tad tomēr ņemam kaut ko citu. Nevajag uztraukties, ja kaut kas nesanāk, neviens nepiedzimst pa ģēniju. Un nepārdzīvojiet, ja kāds saka, ka jūsu afiša nav smuka. Neviens nav ideāls, lai jūs taisa labāk. Varat noslēgt mutisku līgumu, ok, nākošo afišu taisīs mīļais tu. Redzēsim, cik tev smuki sanāks, tad tavu arī publicēsim. Lūk, mīļie cilvēki, paldies, ka jūs izturējāt. Paldies, ka jūs izturējāt. Vai aizvien nav nekāda jautājuma? Mums ir 4 minūtes laika. Vispirms paldies, jāpasaka. Precizēt gribēju par šo ofisu. Jā, kā jūs teicāt, pamatā nopērk datoru, ieliek to, kaut kur 150 eiro pamat. Un tad nāk tie visi atjauninājumi. Ja ņem to ģimenes paku, tad nenāk tie atjauninājumi. Kāpēc jūs izvēlējāties, teiksim, tur jūs stāstījāt, bet gribēju tā noprecizēt. Es paklus izvēlējos visvairāk ekonomisku apsvērumu dēļ, jo zināju, ka 5 cilvēkiem viņi ir vajadzīgi. Tas office ir vajadzīgs 5 cilvēkiem. Atjauninājumi nāk. Tāpēc es teicu, ka tas ir mīnus. Man tas ļoti nepatīk. Viņi nāk vienalga, bet mums tas bija visizdevīgākais variants, visoptimālākais. Tā ekonomija iznāk tā, ka katram datoram, teiksim, neņem to 150, bet paņem tikai abonēšanu. Jā, tad mēs uz visiem samaksājam, uz visiem 5 vai 6, ja būtu 6 cilvēki, tad mēs samaksājam šos 100 eiro. Jā, nevis 6 reizes 150, bet teiksim, abonēšanu. Katrs pie sevis to. Bet neiznāk tā, ka kopais maksā 2 reizes.
Tas nav Tur labs. pēc tam kaut kāds, teiksim, nu, tur neiznāk pēc tam mocīties. Pilnīgi ne, jo tur nav nekādas atšķirības. Tajos produktos nav pilnīgi nekādas atšķirības. Vai es, teiksim, abonētu viena pati sev, vai mēs to darām uz 5 cilvēkiem, tam nav nekāda atšķirība. Sapratu, bet atjauninājumi tāpat nāk. Jā, viņi nāk. Protams, viņi nāk. Jo tie atjauninājumi kopā ar dažādiem piedāvājumiem, un tad tu, teiksim, tur var iekopēt kaut kādu brīnumu no tā vai. Office tomēr ir pārbaudīta lieta. Microsoft programmatūra tādā ziņā ļoti droša. Nevienu vīrusu viņi jums neievadā. Un šie atjauninājumi, viņi nav tādi, kā ir, piemēram, Windows operētāja sistēmai. Ja, kad tev datora tur izkārtojums nomainās, tur ikonu skats nomainās, tad tev izlaiž kaut kāds brīnums kaut kurā vietā, vēl nezinu kas. Office atjauninājumi, viņi nāk pa mazam, un tad vienkārši tu atverot šo te programmu vai atverot failu, tur kaut kurā vienā vietā ir pielikta kaut kāda jauna funkcija. Ja, kaut kas ir pamainījies. Vai tur kaut kāds jauns stiliņš, vai tu tur jau vari, teiksim, tabulai jau savādāku vēl izvēlēties. Vienu tādu atjauninājumi. Microsoft Office nav Windows, kas vienkārši visu to datoru pārmaina, un tu pēkšņi ko darīt. Jā, bet viņi, protams, ka pie tik slikta interneta, kā ir manējais, tad, kad viņi nāk man uz datoru, es to jūtu. Ka tur kaut ko man ērtur no tā interneta trafika. Bet ar labākiem pieslēgumiem nav tāda problēma. Pēdējais, teiksim, man bija tāda viena veidlapa jāiekopē. Un lai viņu iekopētu, man viss parādījās, ka ir tikai skatāmā režīmā. Laikam tā veidlapa bija skatāmā režīmā, bet kamēr es tur saspaidīju, bez tam, nekādīgi atpakaļ. Kamēr attiestatīju un izdzēsu visu ārā, tad man kaut kā normāli viss aizgāja. Bet, tādas var būt, teiksim, ar tām, jaunām lietām, ka, teiksim, kaut kas sajūg. Vienu kopējot, cits sajūg, īsumā sakot. Ir tā, ka daudzi, tie dokumenti, ko jūs paši nesat taisījuši, jums ir atsūtīti. Augšā tā zeltainā strīpa, šīs dokuments ir atvērts tikai skatīšanas. Un to svītru nevarēja dabūt nost. Jā, bet, ja jūs viņu varat atvērt rediģējumā, izmaināmā režīmā, tad tur ir blakus tā poga atļaut rediģēšanu. Ja jūs to nospiežat, tad jūs viņu varat rediģēt. Bet katram lietotājam, katram dokumentu sagatavotājam ir iespēja šos dokumentus saglabāt, tā kā aizslēgt. Un tad šī poga, iespējot rediģēšanu, jums neparādīsies. Man neparādījās tā poga. Tad tas bija aizslēgtais fails, jā, tad jūs to varējāt tikai apskatīt. Bet līdz ar to man, teiksim, arī mani gatavotie, tā arī rādījās, ka tikai atvēršana. Vārds sakot, es paņēmu izdzēsu un tikai to problēmu domāju, nevajag man tās jaunās lietas, pietiek. Vai arī, teiksim, uz portatīvā datora atver, ka nevar. Tas tā, bet teiksim, kas ir pa Canvu labi, ka biedrībām ir bez maksas un pat piedāvā viņu uzņēmumu reģistra datubāzes, tur tik ieliec un var strādāt. Jā. Bet atkal tā savietojamība, kad jāsakopē, tas gluži vienkārši aizņem daudz laika. Tad liekas labāk parastais PowerPoints. Jā. Tā kā prezentācijas taisīt Canvā, ja ir PowerPoints, galīgi neiesaku. Jā, tas nav forši. Bet tieši tos grafiskos, kad ir tikai grafikas faili, protams, Canvā ir ļoti labi. Jā, biedrībām ir par velti.
Tā jau ir viens pats cilvēks lieto, nu, arī ar tiem bezmaksas rīkiem pilnīgi pietiek, samācies un strādā, nevajag viņi tur tos prauko, viņi tur pa naudu, viss ir šajā pusē, nu, datoram no tā atkarīgs, cik prasmīgi mēs to lietojam, var uztaisīt smuku failu. Mhm. Nu, mums jau, teiksim, tā vizualizācija ir svarīga, bet pārmērības jau, teiksim, ja būtu kaut kas mākslinieckāks, tad var tērēt laiku. Nu, gluži vienkārši tā laika vienmēr pietrūkst. Nu, tieši tāda prioritātes jānosaka, vai ir vērts vai nav vērts tur tik daudz to laiku tērēt, ka, nu, dažreiz. Jā. Bet paldies par saitēm, paldies par arī Ingas šo rīku. Es arī jau pamēģināju, tā kā paldies Ingai un paldies jums par semināru.